Labadiena, Laidmanē! Mēs atkal apmeklējam skaistākās Latvijas vietas. Un principā mums, man teiks, Latvija nav skaistāka zemes valstī pasaulē kā pa Latviju. Cik mēs te braukājam apkārt pa Vidzemes pusi, var tikai nopriecāties to skaistumu, ko mēs redzam. Jā. Un mēs šodien esam ieplānojuši Tīnožos jau bijām, kur mēs palaidām Facebook laivu. Nākamā pieta, kur mēs brauksim uz Ķeipeni, aizbrauksim uz vietu, kur kādreiz senos laikos Augusts Sukuts veidoja tādu kinofestivālu vietu, kur arī savā laikā es atbalstīju šo, ir tāds liels krēsls tur stāv. Tālāk mēs brauksim uz Taurupi, Ērgļiem, iebrauksim arī Jumurdā, Madonā un Varakļānos beigsim šodien mūsu ceļu tikšanās ar iedzīvotājiem, kā mēs esam izziņojuši par šo maršrutu, ka mēs esam gatavi tikties cilvēkiem un pārliecināt viņus tomēr pamosties. Un noticēt savam spēkam, tāpatās kā noticēja mūsu senču latviešu strēlnieki, kur izmainīja cariskās Krievijas pārvaldes sistēmu. Tā arī mums noticēt, ka mēs 3. oktobrī varam mainīt. Un kad izdarītu visu, lai mēs 3. oktobrī tomēr nesēdētu mājās, apzinātos savu pienākumu valsts priekšā, izmainīt sistēmu. Nevis pienākumu piedalīties šajā naudas varas izveidotā, tādā režisētā pēc scenārija teātrī, kurā mēs tur mainām vecos vēžus ar baltiem pūkainiem, un to daram jau tāda slimīga regulāri daudz gadus, jā, un nekas faktiski valstī paliek tikai sliktāk un sliktāk. Un uz doto brīdi ir tāda iespēja 3. oktobrī izmainīt šo sistēmu. Bez visādām tur atmodas organizēšanām, tur atmoda obligāti, lai tautu pamodinātāji, kāds no atmodas organizētājiem nošāva kādus, tur pat tāds, man liekas, slavens cilvēks pat nošāva, tāpatās kā Maidanā tika nošāva cilvēka ar mērķi pamodināt, izkustināt tautu. Un tāpēc es šobrīd braukāju apkārt par Latviju tieši ar tādu pašu mērķi, izkustināt tautu, pamodināt, apzināties, ka mēs esam baltu tautu, gaismas tautu. Mūsu pienākums ir pasaules tautu priekšā izslausīt šo naudas varu mēslainē, vēstures mēslainē, jo it kā mūsu kodē, redziet, jūs tur vēlēšanās ievērēt savus tautas priekšā, jūs esat visu izdarījuši, un ja sūda vagāja valstī, tad jūs esat vainīgi, ja jūs neesat ievēlējuši to partiju, vai ne, jūs neesat ievēlējuši to deputātu, kas tur nedarās, nestrādā tā kā vajag. Savā ziņā par to, ka deputāti nestrādā kā vajag, ir kaut kāda taisnība, bet sistēma ir tāda, ka es pats esmu bijis deputāts, mēs esam tāda maza skrūvītes, ja, faktiski tā, es saucu viņu demokrātijas, ja, bet cits sauc viņu par demokrātiju, būtība jau ir vairāk un var. Tad kaut ko tu vari izmainīt, ja tev ir 51 deputāts. Ja tu esi viens pats un tu tur nāc, vai esi tur 20, nāk ar tādiem kariem, skaļiem saukļiem, es tur iedošu pensijas vai vēl kaut ko, tu melo. Tu to nevari izdarīt, ja? Tev vajag šos 51 deputāts, un tā kā kādreiz es tur nācu ar visādiem priekšlikumiem, ZZS frakcija, tas jāizmaina, tas maina, Augusts Brigmans tur kušināja, kurš valdes tur. Es tagad tieši uz koalīcijas sēdu un teikšu, mums ZZS-am ir tāds priekšlikums, un tā pārējie, kas tur koalīcijā sēž, teiks, kas mums būs par to, ka mēs atbalstīsim, ja? Saprotiet, ka tā saucamā demokrātija vai demokrātija balstās uz tieši to, ka tu ej kaut kur, un tā ir kaut kāda kompromisa spēle, kur faktiski zaudē valsts un tautu. Un uz to brīdi arī tie visi deputāti, valstiskās partijas, kas mums te ir bijušas, tā saucamās, kas ir bijušas klāts pie tautas izmiršanas, grimšanas miljardu parādos, arī šitas te Kuberkungs iedzina vēl lielāku nagu Latvijas valsts zārkā vēl, lai nodrošinātu karu, lai nodrošinātu peļņu šiem ražotājiem, ieroču ražotājiem. Viņš paņēma 3,5 miljardu kredītu, kas mūsu bērniem būs vēl jāatmaksā, ja? Un tā naudas var tāda viltīga, kā jūs teicu. Redzēt, jūs paši esat savus deputātus ielikuši, jūs esat izvēlējušies, bet faktiski mūsu valsts iet pakaļā, ja? Smagā pakaļā. Un trakākais tie miljardi, ko mēs tagad arī aizņēmušies, ja? Es jau tādu pārbaudīt. Ir tas interesantākais, ka atnāk tas cipa aģents Kariņš
Tanī brīdī viņš teica, ka mums naudas ir tā kā vajag. Kā spaļi. Tagad izrādās, mēs esam miljardu parādos. Ja? Viņa uzdevums bija mūsu valsts iedzīt šo miljardu parādu jūgā. Ja? Jo faktiski katru dienu mēs par šiem parādiem maksājam kaut kur 1 miljons līdz 1,5 miljonam. Ja? Mūsu skolotājiem nepietiek. Es atceros, ka 4 miljonus skolotājiem sagrabināja bago pompu. Ja? Katru dienu mēs 1,5 miljonu maksājam naudu varam par šiem procentiem. Un tie miljardi nav ieguldījuši mūsu tautsēmniecībā, mūsu labklājībā. Tie ieguldījuši naudas svarā, naudas varas pakalpiņos, ja, un faktiski aizgājuši prom. Šī it kā drošībā naudas var ir, es esmu 100% pārliecināts, izkombinējis karu, izprovocējis šo karu, pelnos šo karu, kurā iet probaltu tautas bojā, simtiem tūkstošiem mūsu probaltu tautas. Jo, kā sakot, Krievi, Ukraiņi iet bojā, un naudas var pelnīt miljardus uz to, ja? Un par to nerunā neviens. Ja? Tāpatās, kā tagad drusku iepīkstējās, naudas var izprovocēt karu Irānā, kad Shell akcijas, kas Shell ir nopelnījis mēnesi, nedēļā vai divās, ap 10 miljardu naudu. Iepīkstējās tikai, un man liekas, kara sākumā Ukraina pēc pirmā gada pacēlās tāda ziņa, maza ziņa, kad Lockheed akcijas ir cēlušās augšā pēc kara uzsākšanas, ja, kad baigi nopelnīts, ka visi pērk Lockheed akcijas, jo tur ir baigais, kā sakot, super truperi. Tāpēc saprotam, ja mēs ejam šīs naudas varas pavadā, mēs faktiski izdarām visu, iedzenam, tad varētu teikt, nāga Latvijas valsts zārkā iekšā. Ja? Un ja 3. oktobrī mēs atkal aizējam, nobalsojam, izpildam savu pienākumu, nobalsojam par valstiskām partijām, atkal šīs valstiskās partijas te veidos savas koalīcijas un darīs to pašu, ko viņas ir darījis jau iepriekšos daudzus 10 gadus, vedoši Latviju valstu uz postu. Ja? Ik gada izmirst 10 000 iedzīvotāju, un neviens saimnes deputāts neko tur neviens neceļās, tur nebļaustās, nevienojās. Neviens neko nedara par to, ka faktiski tā nav tikai tautas izmiršana, tā ir tautsēmniecības čakarēšana. Ja? 10 000, tā rupi runājot, merkantīli runājot, 10 000 klienti no Latvijas valsts pazūd. Ar naudas varai tas ir vienalga. Tas ir mums tautai uztraukums. Ar naudas var traukšā. Galvenais, lai viņi to 1% samaksā nodokļos. Plāno celt kaut kādas nodokļus vēl augšā, lai faktiski galvenokārt, lai naudas varēja samaksāt šos procentus. Jā, es jau no tiem labāk mūsu valstī nepaliek. Un faktiski, jo vairāk tauta izmirst, jo vajadzēs mums valsts funkciju pildīšanai pietrūks naudas. Jā. Tā kā mums jādara viss, lai šo sistēmu mainītu. Ja mēs to neizdaram, esam apātiski, tur priekš kā mēs balsot, neko nemainīsim tā tālāk un tā tālāk. Es atvainoju par upjības vēlreiz, pīdēts būs mūsu valstī. Pakaļā esam un faktiski mēs būsim iedzinuši ar savu attieksmi iedzinuši šo naglu Latvijas zārkā iekšā. Ja? Tā kā darām visu, lai 3. oktobrī mēs iegūtu šo 51 tautas priekšstāvu, kas izmaina sistēmu. Un sistēma izmaina, kā es atkārtošos, lai visi to zina, kas ir jāizdara valstī, ja mēs gribam gaišu labklājības nākotni. Pirmais, izpildvarai jābūt profesionālai un motivētai. Nekādas politiskās atbildības. Politiskā atbildība jau ir aizvedusi totālā pakaļā Latvijas valsts. Tiem jābūt profesionāļiem, zinošiem, protošiem vadīt cilvēkus, protošiem organizēt, kontrolēt, vadīt, plānot 1000 darbu. Ja? Tas ir pats pirmais un galvenais. Un viņiem jābūt motivētam, ieinteresētam tautas labklājībā. Ja? Nevis motivācijai jābūt kaut kādai politiskai bezatbildībai, bet motivācijai jābūt ir tauts dzīvot labāk, mēs dzīvojam. Nedara tautas interesēs, sēd cietumā. Ja? Otrais. Mums uz doto brīdi tie tautas priekšstāv tās valstiskās partijas, faktiski tādi teātra aktieri, mūsu nodokļu apmaksāt no teātra aktieri, kas izpilda frakcijas priekšsēdētāju, kā sakot, uzdevumus. Un faktiski frakcijas priekšsēdētājiem tie cilvēki, ko mēs neredzam, iedod komandu. Tas te un tā jāizdara un jāizbalsojās. Ja? Un tad valstiskās partijas, kā sakot, deputāti skatās, ko darīs. Viņi frakcijas piesēd, zaļā kartiņa nospied pret, sarkanā kartiņa nospied pret. Ja? Un mūsu valsts aiziet pakaļā. Jo mēs nestrādājam valstiskās intereses. Tāpēc arī es neesmu ZZS sarakstā, jo Valds Kalnozols parādīs iepriekšējā saimā, ka viņš
cīnās par valstiskām interesēm, Latvijas tautas interesēm. Jā, nevis tur, kā tur Lemberkungs, ko gribēs. Jā, man arī paldies Lemberkungam, man nebūtu šie pieredzi tautas deputāti. Jā. Tā kā jāizdara viss, lai mums ir 43 novadi Latvijā, lai ir tautas priekšstāv no šiem novadiem, kur atbildīgi šī tautas šo novadu iedzīvotāju priekšā. Un šie novadu iedzīvotāji var atsaukt, ja viņš nestrādā Latvijas tautas interesēs, šī novada interesēs. Un pēdējais trešais, jā, tur daudz vēl jādara lietas, kas ir jāsakārto, bet tas ir 3 pamatakmeņi. Ja kādam jābūt valstī atbildīgam par to, kas notiekās valstī. Un tam jābūt vienam cilvēkam, jā, nevis kaut kāds tur nezināmi cilvēki vai kaut kāds tur zoodārzā vai vēl zin kaut kādās vienošanās iecelts iekšā. Valsts prezidents un tā tālāk jābūt vienam tautas vēlētam ar tautas uzticības mandātu, atbildīgam tautas priekšam, tautas vēlētam prezidentam, kurš seko līdz ikdienā, braukā apkārt, kā mēs tagad braukājam pa Latvijas valsts apkārt, tā arī prezidentam jābrauc, jātiekās, jākontrolē, kas notiekās valstī, jātiekās ar iedzīvotājiem, jākontrolē, ko dara izpildvaru, lai viņi strādā tautas interesēs. Jā. Un tāpēc viena no tādām galvenām lietām ir izvēlēt šo tautas priekšstāvu. Un tās ir 3 lietas. Un tad mēs varēsim sākt dzīvot gaišā labklājības laikā. Ja mēs to neizdaram, mēs iedzenam zārka naglu savā valstī, savā tautā. Tāpēc 3. oktobrī izmetam šo apātiju, neticību un bailes rīkoties. Aizējam, nobalsojam par sistēmas maiņu, izmainām šī sistēma, izsmēžam vēstures mēslēnē naudas varā visiem šiem pakalpiņiem naudas izsaimniekotājiem. Paldies par uzmanību. Mēs ticam, mums izdosies. Mēs tagad dodamies uz Ķeipeni, un Ķeipenē mēs iesim YouTube augšā. Tad YouTube kanālā varēsiet redzēt mūs no Ķeipenes. Paldies par uzmanību, tiekamies Ķeipenē.